Sveiciens visiem! Mani sauc Linda, un esiet laipni aicināti manā YouTube kanālā. Šodien parunāsim par attiecībām starp projektoru un ģeneratoru. Ko tad tas nozīmē? Jaunā laika līderis. Ja mēs zinām, ka vecā laika līderi bija manifestori, cari, ķēniņi, skaldi un valdi, tad ko nozīmē šis jaunā laika līderis, projektors, kuri vēsturiski ir atnākuši tikai no 1781. gada. Kā tad ir būt šī jaunā laika līdera apavos? Ko tas nozīmē? Kādas ir šīs attiecības? Kāda ir šī vadība? Un man šodien atnāca tāds tēls, ainiņa, kuru es tagad centīšos nodot jums, kā es saredzu šīs projektora un ģeneratora savstarpējās attiecības. Tā, es aicinu jūs iztēloties divus tēlus, kur viens būs tāds hipijs, puķu bērns, ģenerators, un otrs ir no malas vērotājs projektors. Un kā tad tas izskatās? Iztēlojamies. Šis puķu bērns, hipijs, ģenerators. Viņš ir uzlicis mūziku, pievēris acis un tik dejo, un tik dejo. Viņš ir aizgrābts savā procesā un kaifo no dejas, no sevis, no mūzikas. Un tik dejo, un tik dejo. Tad ir projektors. Projektors stāv malā un vēro. Viņš vēro šo ģeneratoru, šo hipiju bērnu, kurš kaifo no savas dejas. Viņš pamana, ka ģenerators tuvojas dobei ar puķēm. Projektors tāds, labi, pišķī pa labi. Jā, tā ir labi, tā ir tik labi. Un tik dejo. Tad projektors skatās un redz, ka hipiju bērnam ik pa laikam aizķerās kāja. Projektors tāds, hei, pagaidi, es tikko redzēju, viena reklāma bija, vai skatlogā. Tu reklamēji tādus jaunus, ērtus apavus, ar kuriem tiek rekomendēts tieši tiem, kas dejo, tiem neķerās kājas. Gribi pamēģināt? Ģenerators tāds. Aha. Jā. Lūdzu, pamēģini. Nu kā? Aha, labi. Aha. Jā. Un tik dejo, un tik kaifo, un tik dejo. Un projektors pēc mirklīša tāds. Hei, paska. Tev ir tāds smuks oranžs krekls. Un es redzēju, redzi, tur skatlogā stāv tāds zils lakatiņš. Tas tā papildinātu tavu koptēlu, būtu tik brīnišķīgs, tas tavs skatuves tēls uzreiz tāds kontrastaināks. Gribi pamēģināt? Hipijs tāds, puķu bērns. Aha. Pamēģini. O jā, labi. Un tik dejo. Un tik kaifo no sevis, savas neatkārtojamības, brīnišķīgumu. Un projektors skatās maliņā, sāk pulcēties cilvēki. Un tie cilvēki sāk izrādīt interesi par šo puķu bērnu, par šo mākslinieku, kurš ir tik ļoti aizrāvies savā procesā un tā kaifo, ka sāk parādīties gribētāju rinda, kas grib ar viņu noslēgt darījumu, kas grib viņu uzaicināt kaut kādā projektā. Un projektors tāds, hei, skaties, ir pieprasījums sāk parādīties. Rekur, tur cilvēks ceļ roku augšā, viņš grib tev aprunāties, ja es ar viņu aprunāties. Hipijs tāds, ģenerators. Ok, es tikai pajautāju. Un tik dejo, un tik kaifo. Pēc mirklīša
Projektors, hei, paga, skaties, kur nāk sieviete tuvāk. Izskatās, ka viņa ir nopietni ieskatījusies tevī. Ar viņu runāsi? Nerators tāds. Jā, ar viņu varētu aprunāties. Jā. Un projektors tāds. Es redzu, ka jums ir parādījusies interese par šo brīnišķīgo ģeneratoru hipiju. Un jūs vēlētos ar viņu aprunāties. Un ģenerators var tā kā ar piekritis ar jums veltīt laiku. Jā, izskatās, ka te mums kaut kas varētu briest. Sieviete, ģenerators, sanāk, tiek slēgti darījumi, vienošanās, kāds jauns projekts. Un ģenerators tikai tejo, un tik tejo, un projektors tur visas pārējās detaļas, tur līguma saistības, tur vienošanās. Viss tiek parakstīts, viss tiek noslēgts. Ģenerators, un tik tejo, un tik tejo, un tik tejo. Projektors pēc mirklīša. Es tā skatos, tu kādu laiciņu neesi ūdeni padzēries. Varbūt tu gribi padzērties. Aha, jā, aha. Jā, ņem, padzeries ūdeni. Aha, jā, paldies. Ļoti. Un tik turpintējot. Ar šo, man mīļie, pasaku stāstīšanas laiks ir beidzies. Tiekamies nākamajā reizē.